Sveiciens, dārgie skatītāji, auto podkāsts Maucam atkal ar jums, un mums pat ir maza neliela jubileja, 30. epizode, un kā jau vienmēr Artūrs Virbulis, Toms Timoško, un šoreiz viesos mums Emīls Jākrins. Čau! Sveiciens, Fungi! Emīls Jākrins, uzņēmējs, autosportists, autoentuziasts, tā droši vien var formulēt, vai ne? Jā, brīnišķīgi, paldies! Labs raksturojums. Labs raksturojums. Bet mēs, Emīl, vienmēr sākam epizodes ar vienu jautājumu, ko mēs katram viesim uzdodam, un tas ir, kāds bija tavs pirmais auto? Absolūti fantastisks automobīlis, Mitsubishi L200. L200. Ar kravas kasti, viss plikākajā iespējamā tajā laikā kaut kādā Āfrikas Sano izpildījumā. Tāda droši vien tik bāziska mašīna mūsdienās nav iespējams vairs vispār viss manuāli. Un tā ar motoru, kas šim tirgum arī nebija raksturīgs, bez turbīnas dīzeles ar 70 zirgspēkiem, bet toreiz kā reiz tēva, un ar aizmugurs tikai 5, nevis 4. Un līdz ar to tēva toreiz bija doma, ka pirmo mašīnu vajag tādu, kas ātrāk pa 125 km/h neiet, kas bija pareizi, jo man tāks diezgan nācās viņu apskādēt. Diemžēl vairākas reizes. Bet es pieņemu, ka super izturīgs auto varētu būt. Jā, tādā ziņā mašīna es tikai joprojām ar labu viņu atceros. Kā tu tiki pie kaut kādas īpašas plikas versijas? Toreiz mans onkols Beno bija tāds 90. gados Beno auto, diezgan tāds populārs auto uzņēmums. Viņš tirgoja visu kaut ko, kā jau 90. gados. Un es precīzi to stāstu neatceros, bet bija pieeja kaut kādām tādām ANO nosacīt mašīnām. Viss kaut kādas viņas tur visas bija, bet visas bija baltas un visas bija absolūti bāzes. Un šī mašīna tur maksāja tam laikam pret mūsdienām vispār pa brīvu viņu nosacīt. Un tā kā kaut kā tā. Un, Emīl, nākamais auto pēc šī L200, kas tad bija kaut kas dinamiskāks beidzot? Jā, laba pieminēšanas vērta epizode, ka to L200 nopirka tāds kolorīts vīrs UFO. UFO? Un vadāja ar viņu pēc tam kaut kādu tur koncertu aparatūru krāvskastē. Praktiski. Jā. Un nākamais auto bija atņemts mammai. Golfs 4 tajā laikā, GTI versijā, bet uz priekšu viņš pēc mūsdienu standartiem nekustējās. Viņam bija, man teiks, kaut kāds 120 vai kaut kāds tāds zirgspēki. Jā. Bet pēc savukārt 70 zirgspēku L200 bija tā kā raķeti. Un tā. Skaidrs. Labi, par tavām mašīnām bišķi vēlāk vēl parunāsim, līdz tam nonāksim, jo tev arī visādas interesantas spēki bijuši gadu gaitā. Bet turpināsim mēs ar autoindustrijas jaunumiem, un tur mums arī ir pāris labi jaunumi, kas ir saradušies pēdējo mēnešu laikā plus mīnus. Un viens no tādiem, kas man ļoti iekrita sirsniņā, ka GLE un GLS Mercedesiem, AMG 63, būs atkal V8 dzinējs, 4-litrīgs twin turbo, kārtīgs aparāts ar 612 zirgiem, 850 ņūtoniem. Un varbūt tas fakts, ka tas dzinējs būs šajās mašīnās, varbūt nemaz nav tik būtisks, bet būtisks ir pats dzinējs, kurš šobrīd ir uztaisīts atbilstoši jaunajām Euro 7 normām, kas mums ir tik stingrs, kad pirms kaut kādiem gadiem 5 vai 7, kad viņus pieņēma, teica, ka tas viss jau tad finišs benzīna dzinējiem iekšdedzis un nekas vairs nebūs. Bet ražotāji ir pielāgojušies, mild hibrīds tur uzlikts. Un kas ir interesanti, autosportā, ko bieži izmanto flat plane kloķvārps, kas ir kaut kāda tur bišķiņa īpašāks, tas viss risinājums. Un, kaut kā viņi iedabūjuši iekšā Euro 7 normās, un pamats gan ir tas pats, kas jau 10 gadus šo dzinēju, to 4-litrīgo V8 twin turbo ražo. Un man ir prieks par šo ziņu, jo tas paredz, ka varbūt tas dzinējs atgriezīsies bišķiņa foršākos modeļos. C-klasē, E-klasē, CLE tā jaunā kupē un tam līdzīgi. Tas pierāda to, ka to izdarīt var, ja grib. Tev nav jāpāriet obligāti uz 4-cilindru dzinēju vai vispār uz elektrisko. Bet es arī domāju, ka Mercedes jau pats saprot, ja viņi pāriet uz kaut kādu mazo dzinēju, tas pircējs vienkārši pāriet pāri ielai un nopirktu Porsche vai BMW. Viņš baigi nečakarētos ar šito situāciju. Bet no vienas puses skumīgi ir tas, ka, lai tādu īstu AMG izbaudītu, tev ir jāpērk milzīgs SUVs. Tagad tā ir vienīgā iespēja.
Bet tāpat laikā 7 vietas, milzīgs bagāžnieks, 4 sekundes līdz 100. Nu, tas ir iespaidīgs automobils. Emīl, tur mēršiem ir bijusi saskarsme? Jā, man šobrīd ikdienas darba auto ir kā reiz E-klases Mercedes 2.3 dīzels. Kā patīk? Ļoti. Es kādreiz vairāk privātām vajadzībām braucu ar BMW kā reiz. Nu, ne tikai, bet vairākas automašīnas tādas man ir bijušas. Bet kaut kā tā, kā lai saka, plūstoši pēc 40 gribējās pamēģināt Mercedesu. Un man viņš patika labāk nekā 500 BMW, nu, pēc visām savām pazīmēm. Un tad man jau otrais pēc kārtas tāds ir. Okay. Man liekas, ka tā merša mīlestība tiešām sākās tuvojoties 40 un pāri, jo man arī Mercedes sāk patikt arvien vairāk, un droši vien kaut kad pienāks tas brīdis, kad es arī sev atļaušos pirmo Mercedes. Ir man Mercedes īpašnieki saka, nu tu jau vēlāk sapratīsi, kāpēc tā ir. Es saku, ok, nu labi, tad jāpagaida laikam. Līdz tam tiksim, jā. Tā kā forši, ka Mercedes šo V8 zinēja, teiksim, nu, turpina to viņa dzīvību. Nu, klasiskais AMG saistās mums ar lielu V8. Un pagaidām vienkārši, kāpēc es minēju, ka varētu parādīties C un E klasēs, jo šobrīd tā top versija ir 6 cilindru dzinēja, kas arī nav slikts, bet nu, AMG jābūt lielam V8. Ir AMG noteikti jābūt. Jā. Pilnīgi piekrītam. Tālāk mums vēl viens interesants jaunums, par ko es arī salīdzinoši nesen uzzināju, ka Audi ir uztaisījis jauno A6 Allroadu. Un ņemot vērā, cik ļoti mums patīk universāļi un līdz galam nepatīk crossover vai džipi, tad es teiktu, ka šis ir tāds zelta vidusceļš. Zelta vidusceļš, jā, bišķiņa augstāks, var aizbraukt sēņot, var aizbraukt pie dabas, jā, viss kaut kur var iebraukt ar to jauno Allroadu, bet tomēr viņš saglabā to, nu, klasiskā universāļa pirmkārt izskatu, otrkārt praktiskums viņā noteikti ir izcils. Un, kas ir interesanti, tas ir pirmais A6 Allroads ar widebody. Viņa tad ir paplašināta. Tā kā RS6? Tā kā RS6, principā, redzam, jā, aizmugurē tas spārns nedaudz platāks izskatās, un ja mēs redzam, ka priekšējā spārnā tāda atver pat gaisa, tā kā, nu, riktīgi. Nu, tur dubļi var iet cauri. Droši vien. Nu, salons, kā jau visiem jaunajiem Audi, principā tāds viņš, nu, sākot no A4 vai kas tagad A5 līdz visiem pārējiem. Vienīgi jautājums, vai viņš būs arī mūsu tirgu, to es gan nezinu. Jo ir bijis tā, ka Scout versija, piņasim, tur kaut kādai Octavijai Superbam ir, bet mums viņi nav nopērnā. Ko saka? Man liekas, vizuāli diezgan forši. Jā, Audi man kā reiz ir viena no markām, kas nekad dzīvē nav bijusi. Es arī neesmu bijis tāds cienītājs, bet šī automašīna tiešām izskatās labi. Un, man liekas, ka ir tāds zelta vidusceļš. Nu, tu noteikti arī ar džipiem esi pabraucis. Kā tev tā sajūtas? Godīgi sakot, man bija versija, kā reiz tam E-modelim arī ir līdzīga Mercedesam tā koncepcija. Es godīgi sakot, neatceros, kā viņu... All-terrain vai kaut kā tā. Tam līdzīgs, jā. Jo man meita ir, nu, top pa profesionāli tenisists. Man visu laiku bagāžniekā ir lielais gros ar tenisbumbām. Es pats viņu arī piedalos daļēji treniņu procesā un ļoti daudz weekendos, gandrīz katru ir kaut kur sacensības, un līdz ar to bagāžnieku tilpums ir vajadzīgs. Tam sedanam viņš ir pietiekoši liels, lai tur 2 čehols, vēl 10 somas un bumbas un viss saliktu. Bet šādā konceptā tas būtu droši vien vēl ērtāk, un es vienu brīdi uz viņu skatījos, bet viņš tur krietni, manā skatījumā, bišķi pa dārgu. Pārāk dārgs. Un tā, šis droši vien arī nebūs slēgts, bet izskatās labi. Jā, es cenas vēl nepapētīju, man liekas, ka viņam vēl nav nemaz izziņos, viņš principā nesen paziņots ir. Un, jā, ko es gribēju teikt, bez widebody, kas viņam vēl nāk 4 riteņu stūrēšana, nu, tas nozīmē, viņš, protams, liels, bet viņš būs veikls diezgan. Un 2 dzinēji sākot no ražošanas sākuma būs 2-litrīgs plug-in hibrīds, kas mūsdienās ir standarts. Bet 3-litrīgs dīzels arī būs tiem, kas grib ar kārtīgu vēl dīzeli pagāzt. Vecā skola. Pneumatiskā balstiekārta, kas viņiem jau no pirmās paudzes jau ir vijusies cauri. Tā kā skatītāji, lūdzu ejiet pērciet šos Audi A6 Allroadus, lai mums turpinātu viņus ražot, nebūtu tikai džipi tirzniecībā. Tā kā domāju, ka mēs kaut kādu pret crossover partiju varētu taisīt vai kaut kādu kampaņu. Kaut ko tam līdzīgi, jā. Nav tā, ka mēs viņus nemīlam, bet mēs mīlam citas virsmas vairāk. Jā, tieši tā. Tā kā tas mums ir A6 Allroadu. Tālāk vēl viens interesants jaunums, kas pagaidām gan tikai tā baigi paslēpt ir paziņots.
Un kamēr mēs gaidām, teiksim, jauno GTR, ja, pilnvērtīgo, šobrīd Nissans parāda, kāds apmēram izskatīsies jaunais Nissan Skyline. Jo, ja mēs zinām, kas ir Nissan Skyline, tas principā ir sedans, kas Japānā tiek ražots jau no 60. un 70. gadiem. Un mūsdienās var parādīt, kāds viņš izskatījās tagad. Un, nav tā, ka viņš baigi izskatās pēc Nissan Skyline līdz galam. Ja tev pasaka Skyline, ko tu iedomājies? Es iedomājos Paulu Walkeru un leģendāro. 3.4. GTR, Nevis šo automobīlu. Bet, un šis ir, ja noņemt zīmes, teikt, kaut kāds Infinitīs. Tas kūps 50. Jā. Viņš arī, principā tas pats vien ir. Bet, Nissans ir sasparojušies, ņemot vērā viņu pēdējo gadu arī kaut kādas neveiksmes. Tad viņi taisīs šo jauno Skyline tādā retro dizainā, ar retro uzrakstiņu un priekš redzam tādu ļoti dusmīgi izskatīsies. Aizmugurē, protams, būs klasiskie leģendārie 4 riņķi. Un te mēs redzam vēl no priekša, kā brauc pa kreisi vecais. Pats pirmais Skylines, principā, un blakus ir tas jaunākais. Neko daudz mēs vēl nezinām īsti. Vai mēs zinām kaut ko par dzinēju? Mēs zinām to, ka tas būs V6. Nissans māk tos V6, 350, Z70, Z jaunajā 400Z ir ļoti labs tas V6. Bet, kur man vienmēr riebjās tās preses relīzes un tas vārdu savienojums, ko viņi saka, bet šis man patika. Uz vadītāju orientēts sedans, kura pamatā ir veiktspēja, precizitāte un tīras emocijas. Tas liek domāt, ka būs labs automobīls. Vai mēs viņu dabūsim? Tas tagad ir cits stāsts, jo tradicionāli Nissan Skyline viņš nāca tikai Japānā, varbūt vēl kaut kur Āzijas reģionā, bet tad, protams, Amerikā viņš kā Infinitīs Q50 varētu nākt. Bet, kas man lika arī nedaudz padomāt, ka varbūt tomēr Nissans izdarīs labu lietu un nogādās viņu pārējai pasaulē, ka Nissans šobrīd samazina kopējo modeļu skaitu pasaulē, kas viņiem pa visu pasauli izmētāt, no 56 uz 45. Tas nozīmē, jo mazāk to modeļu ir, jo lielāka iespējama, ka viņš varbūt uz kādu citu tirgu. Jā, jo Latvijā mums ir cik 4 vai maz. Nissan modeļi? Ļoti maz, tā, ka šausmīgi tā izvēle maz ir. Bet es domāju, ka labi, ka viņi nav pārgājuši uz elektroversiju, jo tad, man liekas, tur R32, R33, R34 versijas vispār aiziet kosmosā. Viņš jau tagad ir kosmosā. Jā. Bet, vismaz pie V6 pieturējušies, tas ir labi. Labi, ka ir saglabājuši tās leģendārās lampas. Tas gan ir bišķiņi tā sēdēt uz 2 krēsliem, jo es nezinu, kā tur vairs saikni ir ar veco Skyline no to leģendu, bet... tā kā BMW pionieriem turās. Pionieriem turās. Tā kā... redzēsim. Kāpēc arī šo tēmu es paņēmu nedaudz kontekstā, jo es pa miglai atceros, un to arī Emīla pirms raidījuma pateica, ka tev bija Nissans GTR, R35, un, ja nemaldos, arī viens no pirmajiem Latvijā. Tas stāsts, kā tu līdz tam auto nonāci? Jā? Tas droši vien bija kaut kāds nosacīti jaunības sapnis, arī minētā filma un tam līdzīgi, un tad toreizīt tāda autosportā pazīstama un autotirdzniecībā ģimenes priekš ģimeni. Man sen ir labi paziņas, draugi gandrīz tajā laikā. Un tā kaut kā nonācām līdz tam, ka viņiem ir piedāvājumi tādu automašīnu sagādāt, jo viņi arī tas nebija tik viegli, man tā liekas, ja es pareizi atceros. Pieprasījums, man liekas, fenomenāls to. Jā, bet Latvijā savukārt, man liekas, viņi atved toreiz 3 mašīnas, no kurām viena bija pie manis, starp citu lampas. Tam modelim viņam bija jātaisa kaut kāds tunīgs, lai būtu 4, jo viņam deg tikai 2. Bet es toreiz to neizdarīju, jo viņam tās otras bija tikai uz bremzēšanu. Un tā, jā, un toreiz, ja atceraties, Skandī bija tā MML rallija rūpnīca tieši tajā laikā. Un tā mašīna kaut kā tur ceļoja arī caur to uzņēmumu. Un MML blakus, vai tur nosacīt vienā ciematā, ir HKS Anglijas. Un es toreiz kungiem saku, izdaram tā, ka ievedam viņu tur. Pa ceļam uz Latviju. Jo tad jaunības maksimālisms un viss pārējās no tā izrietošās sekas. Viņam tur, ja nemaldos, bija kaut kā 480 standarti zirgspēku, un HKS piedāvāja tur kaut kādu vieglu. Viņš piedāvāja visādas pakas, bet vieglu paku tur uz 580. Relatīvi lēti. Un es saku, uzliekam to. Un toreiz, kā tagad atceros, Valdis Predis teica, Emīla vispirms pamēģina. Es to mašīnu nebiju neredzējis, ne viņā pat nesēdējis pirms iegūmu. Viņš saka, tu vispirms pabrauc, es ar viņus braucu, visu pietiek, tev nevajag.
Un kaut kā atrunāja man no tā, un es, godīgi sakot, nenožēloju, tāpēc, ka tiešām tur ļoti, priekš Latvijas absolūti neizmantoju. Man bija epizode, toreiz bija jums līdzīgs raidījums Ātruma cilts, Sanita viņu vadīja. Tas gan nebija raidījumā, bet kaut kā pirms vai pēc, es neatceros, biķerniekos mēs kaut ko tur darījām, un es kaut kāds dažus tur apļus izvedu pa to trasi. 3 apļos riepu vairs nebija, dēļ savērsuma, protams. Un tā, tad faktiski vienīgais, kur ar viņu arī varēja kaut ko tādu izdarīt, jo uz ielas, protams, Latvijā galīgi nebija ko darīt. Kādas vēl atmiņas? Sanāca vēl vairāk kaut kur pa trasi pabraukt vai pabrauc? Nē, tā bija vienīgā reize. Toreiz man tāks Pērnavas trasi vēl nebija, ja es pareizi atceros. Varētu būt, ka nebija atjaunotā vēl, jā. Un tad arī kaut kā bija, tad es vēl nebiju šoseists, tad es vēl biju rallija reidists, domzīme rallists, sāku tur uz brīdi būt. Un šoseju sāku braukt tikai jau, kad man vairs šī automašīna nebija. Bet, labākās atmiņas bērnības sapnis piepildīt. Jā. Mašīna tiešām fantastiska, un es ar viņu toreiz braucu ikdienā, kas bija, izņemot benzīnu patēriņš, tuvu 30 litriem. Pārējais bija pilnīgi lietojams. Salīdzinoši civilizēti, vai ne? Jā. Lai kaut ko iegūt, kaut kas ir jādod. Tā kā normāli tas ir. Lūk, tas mums arī ar autoindustrijas jaunumiem un sasaistot jau ar lokāliem stāstiem ir viss. Nedaudz paturpinot, ko tu, Emīl, tikko jau minēji par autosportu un rallija-reids un rallijas. Es šo biju piemirsis, godīgi teikšu, ka tu brauc arī pa Granti agrāk. Man likās, ka tu tikai jau kopš 2010. sākumiem pa asfaltu. Kā nonāca līdz autosportam, kā tā mīlestība pret to sākās? Kā es minēju, tā auto kaut kāda klātbūtne ģimenē ir bijusi sen. Mans onkulis strādāja vēl 80. gadu beigās motormuzejā. Viņa dēls, mans brālēns, bija labs kartingists, tāds top braucējs, bet viņš brauc tikai bērnībā un tad tālāk neturpināja. Un tagad viņš ražo datorspēles un man tagad brauktu mašīnu viņam vispār neinteresē. Un tad tas kaut kā bija. Tad mēs nopirkām, mēs kā ģimenes sastāvs nopirkām Kandavas kartingtrasi. Un tad mans tēvs tur savāca kaut kādu pūlu, viņu atjaunoja. Man joprojām daļa no tās trases pieder. Un viņi sāka braukt tur entuziasma režīmā ar kartingiem. Bet pietiekoši profesionāli kartingi. Modris tur, man tāks, viņas apkalpoja. Un tā, man tie kartingi, godīgi sakot, nesevišķi patika. Bet vienu sezonu es kaut kā tur pierunāts tiku un nobraucu ar tiem ātruma saucamajiem gaņģiniekiem vienu sezonu nepilnu nobraucu. Un tā sacensību lieta, acīm redzami, iepatikās, plus arī kaut kādu biznesu sāku, kaut kādus ienākumus gūt. Un tad bija saucamie traknie gadi. Man viens no bērnības draugiem tur ļoti labi sasniegums ģenerēja biznesā, un mēs izdomājām, un savukārt paralēli mēs tirgojām Fiat automašīnas. Un Fiats toreiz paziņoja, ka viņi brauks rallija reidā ar Pandu. Un tur tā ideja apauga diezgan muļķīgi beigās, ja no šīs dienas perspektīvas skatoties, bet jaunībā tā likās, ka vajag izdarīt. Mēs uztaisījām tā kā T1 versiju tai Pandai, kur no Pandas beigās nepalika nekas. Andris Kaļķis to mašīnu taisīja, tur bija Volkswagen motors, tur 200 zirgi, kaut kāda kulacene kārba, Subaru, visi reduktori, viss tam līdzīgs. Un sākām nosacīti braukt Latvijā, tad bija populāri visi tie Oskari un Jānim Naglim bija kaut kas līdzīgs ar Pajero izskatu, kur nebija nekas no Pajero. Un sākām idejiski toreiz virzīties ar domu, ka brauksim kaut kad Dakaru. Sapelnīsim naudas, tur viņu vajag ļoti, ļoti daudz. Un tā, un tad bija visas tās bajas, un pirmkārt sākās tur dišķibele, un visi tie Oskāri tur sāka ģīpt.
mēs jau pēc inerces kaut ko mēģinājām braukt, un mums pievienoja rallijiem. Sākumā bija tā kā rallijas plus kaut kādi posmi, tur 1 vai 2, tur nāk tev ir tajā orientēšanās režīmā. Beigās jau man liekas, ka vairs bija, mēs braucām rallistiem galā, tikai nevis ar stenogrammu, bet ar leģendu. Un tad mēs nosacīti nonācām tajā rallija vidē. Uzsprāga motors tai mašīnai, cik es atceros, nebija laika līdz nākamam posmam viņu sataisīt. Un kaut ko mēs tur bišķi iekonfliktējām ar mehāniķiem, jo es vairs neatceros, tur bija kaut kam likās, ka viņam tā nebija mūsu vaina. Bet ļoti gribējās braukt un izīrējām no Igaviņa Hondu. Es gan vairs neatceros, vai tajā pirmajā rallijā vai ne pirmajā, bet braucām labi un ātri, man tā gājām 3. vietā un uzmetām kaut kādas 3 vai 4 skūleņas. Tas video YouTube joprojām ir. Pamēģināsim atrast. Un tad kaut kā likās, ka remontēt svešu mašīnu nav pareizi, ja mēs viņu tāpat pēc tam īrēsim, mēs to mašīnu nopirkām. Un tad 2 sezonas nobraucām rallijā. Īstumā kopumā man ļoti viss tas pasākums patīk. Un arī braukt ļoti es nevaru teikt, ka man tagad šosei patīk labāk. Ja man būtu kaut kāda iedzīga iespēja, es varbūt labprāt braukt arī rallī. Lūk, bet tad mans surmans paziņoja, tur viņam 3. bērns piedzima, un tam līdzīgi mēs atkal laikam uzmetām kuli, ka šis jāmet pie malas, plus arī kaut kādi tur naudas apstākļi sāka palikt spiedīgāki ar vienu. Un tā es nonācu pie tā paša Kaļķa, kurš man piedāvāja izīrēt vietu priekš, toreiz bija Palangas tās 1000. Viņas joprojām ir, tikai viņas tagad ir ļoti dārgas un tādas elitāras, tad varēja, tur bija sākot no 1600 klases. Ar Kaļķim bija forša tāda super 1600 mašīna. Dzeltens golfiņš? Dzeltens golfiņš. Jā. Un mēs ar to golfiņu, man tā liekas pirmo arī sacīksti Endurance, kurā es piedalījos, mēs arī vinējām. Un tad savukārt baigi, kā lai saka, likās, ka šosei ir lieta, un sāku braukt. Es arī kaut kādas ar to golfu, arī kaut kādas sprintus nobraucu. Bet pakāpeniski nonācu tajā garavās distancēs, kas bija 6, 8, toreiz 6 pat vēl nebija 8. Man pārsvarā man tagad bija 8 stundas. Rīgas 1000 km sanāca uzbraukt arī? Jā, man liekas, ka visu kaut ko mēs braucām. Valds Zvaigzne bija tas mūsu komandas līderis un mašīnas īpašnieks. Ar Bembi toreiz. Jā, un tad tas projekts tur arī visu laiku kaut kas viņam tam dīzelim. Tur katrā otrā gonkā. Kaut ko mēs tur vinējām, bet pārsvarā salūzām. Un tad bija pauze. Tas man bija pēdējais kaut kāds 17. gads, kad mēs braucām. Tad tā mašīna tur ielika to 3-turbo BMW motoru. Tas noklājās, un valsts izdomāja, ka viņš vairs negrib braukt. Okay, man likās, ka viņi vienkārši neuztaisīja līdz galam, bet viņš vienkārši noklājās. Jā, un tad savukārt mana kolēģe dāma tur sāka braukt ABCs. Un es tur dalījos ar padomu, kaut kā tur esot tur netālu, sapratu, ka vispār es kaut ko izlaidu pāris gadus. Un prasās, prasās, un sākumā tās 2-stundīgās braukt. Tad nopirku no Valta to bēdīgo BMW, kurš laikam man nemīl ne par ko. Es viņā ieliku M3 motoru, kurš ir divās pēdējās sezonās 2 reizes uzsprādzis. Un tagad stāv bez motoru, jo es nevaru, man neceļas roku 3 reizes to motoru. Pēc 2 es saprotu. Emīl, 3 lietas labas lietas. Jā. Tas būs jāizdara, tāpēc, ka skaidrs, ka tas priekšmets bez motoru nemaksā neko ar motoru. Vismaz var, pirmkārt viņš ir, otrkārt var, vienalga, var braukt vai kaut ko ar viņu citu darīt. Lūk, tāds ir tāds īsais atstāstījums par gandrīz 25 gadi autosportā kaut kādās tur dažādās kategorijās. Kas tāds spilgtākais varbūt palicis no tā visa atmiņā vai pozitīvākais, kaut kādas vienas sacensības vai kāds notikums? Man tā liekas, tā Palanga ir tāda uzplaiksnības detaļas jau
droši vien man jums to stāstīt, dienas beigās diezgan ātri aizmirstās tādu konkrētu gonku, droši vien atstāstīt ir grūti, bet tur bija, toreiz tā palanga bija pilnīgi savādāk, tur bija tā kā kvalifikācija, lai tu tiec piesniegts, kā lai tu tiec uz gonku. Mazajām klasēm tas bija, tagad tur ir daudz mazāk dalībnieku. Un tajām mazām klasēm tas bija, izaicinājums. Un tur bija, daudz braukt, mūsu klasē, man teiks, tur bija kaut 8 mašīnas vai mums tāds. Visas tur lietuviešiem jau, man jums to stāstīt, tur ar daudz visu kaut kā. Un kaut kā mēs tur toreiz arī ļoti strateģiski ar tādu kaļķa tur mierīgumu šitas bez mašīnas tur nomocīšanas, bez ekstra remontiem un tam līdzīgi nobraucām vienkārši super stabili. Nevienu, man tā liekas, nebija ārpus kārtas kaut kāda eksidenta, remonta un tam līdzīgi. Citu tur viss pusizjaukts, paši zināt, kā tas izskatās tajās garās. Mēs pat tur notaupījām, bremžu diski beigās bija tādi, ka sabrīka, bet izturēja. Un man tā liekas pat bija tā, ka degviela beidzās apmēram 5 metrus aiz finiša. Kaut kā tā, jā. Bet tas lielais sapnis būtu bijis par to Dakaru izbraukt kādreiz vai? Toreiz, jā. Es domāju, ka viņš, laikam, es neesmu tagad tik vairs entuziastiski tur sekojis līdzi. Tā Āfrika likās tāda baigā lieta. Un toreiz ideja bija, man viens no mīļākajiem sižetiem jūsu konkurējošā raidījumā Top Gear ir patīk mūsu konkurējošā. Kur Hamons brauc ar to bowleru Wildcat. Jā. Un brauc pie stūres, un šitas pēc tam studijā atgriežoties, viņš tur nokliedzēs, I'm a driving god. Un Clarksons viņam saka, šitas, ka tu pļauj zāli, tu saka, ka tu arī esi zāles pļaušanas dievs. Un tā mašīna bija, manā skatījumā mēs toreiz tur kaut ko, man teiks, diskutējam ar tiem trakajiem puišiem, kas tos miljonus tur tērēja tiem Oskāriem, jo viņš maksāja, ja Oskārs tur maksāja, 200,000, tā maksāja tur, 70,000 jauna mašīna, viņi bija vispārbaudīti, tā kā visvairāk finišējušā Dakaras mašīna. Tas bowlers, jā? Jā, un viņi tur brauc parasti 11. Un mēs tā kā, domājām iet tajā virzienā, bet tāpat pat pēc tā laika, kas droši vien tagad viss ir vēl 3 dārgāk, tie bija vairāk 100,000 to Dakaru nobraukt. Un tagad es domāju, tas ir, droši vien, es domāju, tas ir tā kā seskam vērts ebra. Jā, es domāju, ka varētu būt noteikti. Līdz ar to, sapņus, kā lai saka, turēt vajag, bet kaut kā tas realitātes robežās. Tā kā tas, protams, ir nice, bet droši vien pagaidām liekas ne šajā dzīvē. Okay. Jebkurā gadījumā novēlam sapņus piepildīt. Visiem arī skatītājiem ir jāsapņo, lai kaut ko sasniegt. Bet turpināsim par vienu tēmu, kur, Emīl, tu arī noteikti esi diezgan liels eksperts. Tēma, kas mums ar Tomu vai man vairāk šeit sasāpās, ir Rīgas ielas. Ņemot vērā tavu pieredzi arī profesionālajā jomā, tad vai tas man tikai subjektīvi liekas, vai tiešām pēdējos 5 vai 10 gados ceļi ir kļuvuši Rīgā sliktāki? Man ar tā liekas. Tas vienmēr ir 2 manā skatījumā faktori, politiķi kaut kādas prioritātes. Īstenībā ielas laikam nekad nevienam tā līdz galam politiķim nav bijusi prioritāte. Arī tā, ka es šiem jautājumiem nodarbojos, tad tā laika koalīcijai bija populāri remontēt visas skolas. Un tam tērēja tur nosacīt 100 miljonus un ielām 27 vai kaut kas tāds. Rīgā ir, ja es pareizi atminos, 2000 km ielu. Un tas deficīts ir, es kādreiz tur 10 gadus atpakaļ, kad es ar to nodarbojos, bija nosaucis miljards. Es domāju, tagad ir, arī cenas droši vien augušas, tas skaitlis ir vēl lielāks. Un sliktā ziņa ir tāda, ka tā nelīdzinvestēšana noved pie ātrākas, sliktāka sabrukuma un vēl sliktāka rezultāta. Un dažreiz kaut kādi projekti nav skaidrs. Manā skatījumā, piemēram, tur nosacīti, laikam viņš saucās metrobus, vai es nezinu, kā tur Rīgas pilsēta iztērē tur 100 miljonus, nosacīti vēl vienai tur trolejbus līnijai, kas brauc tur whatever, kas
protams, ir labi, bet tie 100 miljoni ir ļoti liels naudas daudzums, ko ikdienas braucējiem varētu daudz lielāku efektu manā skatījumā ar viņu dabūt. Un otra lieta, kas ir tāda, to man tāks Pauls Timrots ir debešķīgi vienmēr atspoguļo, ka mūsdienu Rīgas to kungu un dāmu mīlestība pret visu problēmu risināšanu ar krāsu ir pārāk liela, jo tu nevari tur Bedrainā ielā tur uzkrāsot kaut kādu līniju, kaut ko samazināt, nomierināt un ko tur vēl izdarīt. Tas pilnīgi noteikti neatrisina gandrīz neko un bieži vien visu pasliktina. Tāpatās tur jebkurš CSDD eksperts pateiks, ka krāsot pār 4 joslām gājēju pārēju, ne jau, ka visi vienmēr ir gribējuši sakrāsot gājēju pārējus, bet neviens nopietns eksperts to nekad nav ļāvis, tāpēc tas ir daudz nedrošāk, ja cilvēki tur mēģina iet pāri. Ja viņš tur grib pārskriet, tā ir viņa atbildība, un arī īstenībā viņš daudz uzmanīgāk to dara. Savukārt, ja tu ej pāri tur šeit patās rajonā kaut kādām milzīgām ielām, mūsdienās visi ar austiņām, plus mums visiem ir apziņa, ka ja tu gāji pārēj, to nav jāskatās ne pa labi, ne pa kreisi. Ļoti neuzmanīgi ejot, un tad dažkārt tās sekas ir tādas. Vēl viena lieta, kas man nekad nav likusi mieru, akuvāki un to tā daudzums. Ir sāpīga lieta. Man ir ļoti sāpīgs temats. Jo 2 iemesli. Viens ir pirmkārt viņa daudzums. Stabu ielu nesen noasfaltēja, pirms kaut kāda gada vai 2 apmēram. Un tad, kad tu griezies no Valdemāra ielas virsū Stabu ielas uz jaunu asfalti, es teiktu 15 kvadrātmetros, ko 10 akuvāki salikti, un pēc tam tad tev ir gluds ceļš pēkšņi. Tāds, un otrs, protams, tā kvalitāte, ka viņi parasti vienmēr tomēr iegrimst. Pirmkārt, kur rodās tie daudzie akuvāki? Kāpēc viņi nepieciešami? Kāpēc viņus nevar uz ietus varbūt uzlikt? Tā ir tāda, es neaizstāvēšu šo akuvākus, bet tā ir objektīva problēma, domu zīme, īpašumtiesību realitāte. Latvijas likumdošana, un man bija iespēja ar to pacīnīties un kaut ko arī izcīnīt vēsturiski. Piemēram, tas viens no labākajiem, manuprāt, darbiem, ko es Rīgas pilsētā esmu izdarījis. Kādreizīt, ja tev kaut kas piederēja zem zemes, vienalga, vai tas ir tur optiskais kabelītis, tur kolektoriņš, nav svarīgi. Tu pie viņa jebkurā brīdī vari izurbt caurumu Brīvības ielas vidū, kaut ko tur padarīt, aizbērt ļoti nekvalitīvi ciet, ar švaku to kvalitātes kontroli. Pie tam tie paši saprotat, jo lētāk, jo labāk tam bracējiem. Un tā. Un toreiz bija milzīga diskusija tāda aizkulišu politiska ar tā laika ministrijas to vadību, kas ir pašvaldība ministrija, ko Rīgas pilsēta panāca, ka uz jaunas ielas 3 gadus nedrīkst viņu aiztikt. Un pēc tam, ja tu esi nosacītais sadals tīkls, kas pārokās pāri 3. gadā 4. svaigam asfaltam, tad tev ir jāasfaltē uz katru pus 10 metri. Neatkarīgi, vai tev tā tranšēja ir 2 centimetri vai 2 metri. Tur man personīgi tur solīja tur dažu lielu uzņēmumu vadītāju, tur sūdzēt tiesā, tur visu kaut ko, tāpēc, ka skaidrs, ka tās izmaksas ir lielas, bet tas deva viņiem iespēju padomāt, kad tev to pa īstam vajag. Un muļķībām nenodarboties. Un šeit ir atbildi arī par tiem vākiem, tāpēc, ka tā pazemes pasaule viņa ir iespaidīga. Tur ir ļoti daudz desmitiem īpašnieku visādas lietas. Gan ir lietas, ko mēs esam pieraduši uzskatīt par viena saimnieka mantu, kas patiesībā nav nosacīta Rīgas ūdens. Ja viņi sāk asfaltēt ielu pēc tā savas atjaunošanas, tad mums vienkārši paliek dārgāks kaut kādā veidā ūdens. Kādam jau par to tāpat ir jāmaksā. Līdz ar to visi šie komunikāciju turētāji neko negrib pārvietot. Un līdz ar to ir bijis, es zinu, tur pētījums salikt nosacīt vienā kolektorā, tādā pazemes tunelī visas tās komunikācijas. Bet
Tas, ja es pareizi atminos, bija apmēram vidēji izrēķināts tika 10 miljoni viens kilometrs, tāpēc, ka tie visi savas mantas īpašnieki pasaka, mēs neko, mēs tajā nepiedalīsimies. Mums to nevajag, ja jūs gribat, darat, bet maksā tas tik. Un tas ir tāds vēsturiskais, droši vien lielā mērā padomi, visticamāk, es neesmu pētījis. Kaut kas arī pirms padomu, droši vien tur kaut kādas komunikācijas, droši vien, es nezinu, no cara laikiem vēl Rīgā. Viņas vienkārši tur ir un katram kaut kādā veidā pie savas lietas vajag piekļūt, tāpēc ir tie vāki. Bet tas, ka tas vāks ir iegrims, kas ir visstrecinošākā lieta, tas ir kaut kas tehnoloģisks, kā to var izskaidrot? Tur savukārt ir arī droši vien ir nosacīti problēma. Tas mans tāds ātrais, drīzāk intuitīvi atbildi, nevis fakts. Skaidrs, ka katrs vāks pieder ūdenim, sadals tīklam, Baltkomam, Tetam, whatever. Un, protams, ka tos džekus, ko katrs viņu tur augo, lai viņi tur sataisītu, katram viņš ir savādāks, katram ir sava izpratne par to. Un nav no pilsētas puses pietiekama kontrole. Un arī droši vien tāda īsta soda mehānisma. Droši vien vienīgais veids, kā, manuprāt, to varētu risināt, ir, ja jūs esat tur, jūs vāks ir iegrums, nezinu, pa 2 centimetriem, saņem sodu, vai saremontē tur. Kurš tam sodam būtu jābūt līdzvērtīgam remontam vai tādām motivējošām. Motivējošam, jā. Un, es domāju, tas ir tāds vienīgais veids, jo pazvanot nosacītam Rīgas mēram, tur jebkuram, kam tas vāks pieder, jā, labi, droši vien, kāpēc ne, sataisīs. Tā kā es domāju, tā ir tāda... arī izpratnes lieta, tam, kam tas vāks pieder, droši vien būtu jāgrib, lai pa viņu domā labi, bet, diemžēl, mēs parasti nezinām, kam tas vāks pieder. Tā katrs remontē pa savam, un tā arī tas rezultāts. Nē, globāli risinājumi nav tam visam, tas vienkārši ir jābrauc. Globāls risinājums ir, viņš ir ļoti dārgs. Ļoti dārgs, jā. Jo, piemēram, ja es kādreiz biju interesējies un salīdzinājis tur priekš politiķiem stāstīju, Štutgarte ir apmēram līdzīgi izmēra pilsēta kā Rīga. Rīgas toreizējais budžets, visas pilsētas budžets bija 1 miljards, no kuriem valsties tajā transporta sadaļā aiziet bezmaksas biļetēm visām iespējamām kategorijām. Tur, jau, es nezinu, tas man teiks, 200 miljonu, kādreiz bija tur kaut 120. Tad tur uzturēšana ziemas, tas tur vēl tur 30, paliek remontiem kaut kam jaunam, tur vēl 20-30. Tad Štutgartes kopējais budžets ir toreiz, tas 10 gadus atpakaļ bija kaut 7 miljārdi eiro, un tikai transporta infrastruktūrai viņi katru gadu tērē miljardu. Tik, cik Rīga visam tērē, un pie tam, mēs labi saprotam, ka tas nav tāds vienreizēji, tas ir no gada uz gadu, cik viņi aizskrien mūsu priekšā, tur nezinu, 10 gadu laikā. Par Štutgartu vācieši smējās, ka tur visu laiku remontē kaut ko. Viņiem tas tā kā traucē, ka remontē. Mēs būtu priecīgi, ka mums kāds tās lietas saremontētu. Bet... Jā, ja mēs tagad dzirdu, cik naudas tiek maz, tiek tērēts, tad es nemaz neprasīšu par Brīvības un Gustavu Zemgala gatus kaut kādu 2 līmeņu pārvadu vai vēl citām vietām, vai Ulmaņu gatu un Mārupi, kur arī droši vien tas jaunais risinājums ir radījis sastrēgums. Bet, ja jūs domājat to depo? Jā. Bet, ja mēs atceramies, kā tur bija pirms tam, tad vienkārši tur... būtu, tas depo tur nebūtu, visticamāk. Līdz ar to, es tur mitinos, kā reiz man meita tur netālu iet skolā, tur vismaz ir kaut kāda kārtība. Skaidrs, ka, un mašīna Rīgā pret to laiku, kad man bija L200, ir kļūst 2 reizes mazāk, jo es atceros, es kādreiz, man tāks, mēs esam aizmirši. Man tā, bija uz Jūrmālas šosejas tur aiz lidostas, bija norma no rīta sastrēgums. Tagad jau tur līdz Toyotai viņš tur pastiepjās. Tas gan īstenībā, jā. Es tagad atceros, man arī sanāca bērnībā, jaunībā no Piņķu gala braukt, un īstenībā tur bija tas sastrēgums liels, tad jā, varbūt tas atrasinās. Bet
Bet labi, Brīvības iela un Gustavs Zemgala gati, nu tur ir vajadzīgs 2 līmeņu krustojums. Nu, lai... Cita laba gan ir jāsaka, ka braukšanas kultūra droši vien to arī visi ir aizmirsuši, jo es ļoti labi atceros, ka stāvot uz Ulmaņa gatvi, kur tagad gar Spici un tur tālāk, kas tur ir tā automāts, tas posms, kur ir ugunsdzēsēji. Un tieši tās posms, tur pa vidu ir tā platā zāle, ka vienkārši bija tāda pati braukšanas josla abās virzienos iebraukt pa to zāli, un katru rītu vismaz, nezinu, 100 mašīnas vienkārši visiem brauc garām pa zāli, kas mūsdienās vienkārši neiedomājama lieta. Jā, liekas kaut kā tā barbariska. Tātad esam bišķiņi izauguši. Tomēr esam izauguši. Okay. Bet mēs iepriekš runājam par sapņiem. Ja būtu neierobežots budžets, kuru infrastruktūras objektu uzcelt pa jaunam vai pārveidot satiksmē, kas tev liekas ir vissvarīgākais Rīgā, ko vajadzētu izmainīt? Debešīgs jautājums. Es domāju, ka lielos vilcienos, protams, tas ir apveceļš, kur visos virzienos. Jo skaidrs, ka tā nevajadzētu būt normai, ka, ja mēs braucam no Tallinas caur Rīgai, ka tev ir jābrauc pa Brīvības ielu, jāpamāja Brīvības piemineklim, jāapskata visi bērni. Tā tas nekur pasaulē nenotiek. Un tā tiešām ir tāda fundamentāla lieta, vai tas nosacītais ziemeļa koridors pa augšu, kas būtu vislabāk. Tagad tāda neiedomājama droši vien lieta, jo mēs tur vispār tajās teritorijās, tur kaut kur pāri uz Bolderāju, būtu, es domāju, miljardi vērts, un visi to novērtētu. Nu jā, tur ir droši vien Eiropas naudas vēl kaut kas jādomā. Bet, labi, tas mums par izrunājām sāpi vismaz nedaudz. Jā, palika vieglāk. Palika vieglāk vienmēr. Un tā, mums ir 40 kaut kas minūtes. Es domāju, ka mēs varam doties droši vien tad tālāk uz mūsu nākamo tematu, nākamo rubriku precīzāk, kas mums ir tirgus izaicinājums. Tas mums ir pirmkārt, paldies skatītāji, ka jūs esat ļoti daudz sasūtījuši. Ļoti daudz sabiedrāt, tad, kad tu aicināji cilvēkus, tad cilvēki saņēma. Jā. Jums vienbrīd bija iztrūkums. Jā. Un tad mums ir sabiedruši. Un viens, kas man ļoti iekrita prātā, man patīk šitāds maksimālisms atrast auto ar V12 dzinēju līdz 15,000 eiro. Un Emīlam arī viena versija, līdz tam mēs arī nonāksim. Bet sāksim mēs Tom ar tavējo. Es sākšu ar to, ka tā izvēle līdz 15 nav baigi lielā. Nav, jā? Es mobilai iegāju, tur tā, līdz 10 modeļiem varētu atrast. Jo tur ir kāds vecs BMW, kādu vecu Jaguar tu vēl vari atrast. Kas mums tur vēl Audi kaut kāds bija? Kaut kas tur... tā izvēle nav liela, bet es pieturējos pie vācu zīmola. Pie pārbaudītām vērtībām. Jā. Pastāsti. Jā, tas ir CL600. Es gan neesmu drošs 2001. Gada. Jā, par šī auto tirgotāju es gan neesmu drošs, jo viņam ir 2,5 zvaigznes. No 5. Es nezinu, vai mobilē tas ir daudz vai tas ir ļoti maz. Es bieži skatos mobilā mašīnas. Ja ir zem 4, tad jau bet tev ir 2,5. Jā, un šī auto nobraukums, man liekas, bija kaut 60,000 vai kaut kas tāds. 68, jā, līdz ar to es nezinu, kur tas āķis ir apslēpts, kāpēc tas auto ir tik lēts manā skatījumā, bet manuprāt, ar V12 šis ir diezgan kapitāls auto, jo viņam nav tā vidējā stātne un nolaid visas slodziņas un kruīzē. Kruīzē laimīgs. Skaidrs, ka tur ir bišķiņu vēl budžets jāatvēl, lai visu samortizātors viņam vēl arī nomainītu un dzinēju, lai uzpasētu kaut vai, lai sveces viņam nomainītu. 12. Jā, viņam pat vairāk bija, man liekas, ka nebija 24, bet katrā ziņā tur es esmu izvēlējies pa maksimālo budžetu šo mašīnu, bet tikai lai kā piemēru parādītu, jo nav jau patiesībā daudz to piemēru. Un skaidrs, ja tu pirks V12, tev vēlams ir vismaz puši no šī budžeta, lai vēl būtu maciņā, lai būtu uzturēt, par ko viņi arī. Jā, tev vienmēr atkal koks ar galiem mēģināt atrast pēc iespējas labāku, nopirkt viņu dārgāk, bet tev nekad nav garantija vecai mašīnai, ka nenoplīsīs viņa tāpatās. Vienīgi tev ir mazs nobraukums, tev tā tālā pārdošanas vērtība varbūt tā kā labāk saglabājās un tā, bet auto ir svaigāks, bet skaidrs, ka tur tāpat vecums ir vecums, un tev tāpat tā nauda būs jāiegulda agrāk vai vēlāk. Es vienmēr domāju, ka
man liekas, mēs to esam minējuši kaut kad šeit, ka, nu, ja tu zini iepriekšēju īpašnieku, un tu zini, kā viņš viņu pucēs un lolojas un taisīs, nu, tad gan to var mēģināt par dārgo pirkt mašīnu, bet citādi parasti, nu, ir jāpadomā, tieši tā ir kaut kāds budžets jāatvēl. Tā kā, jā, nu, šitas tā sauktais atsainais cēls. Es neesmu pārliecināts par šo krāsu, varbūt, ka melna būtu labāk un tā, bet kopumā kā šis... Man liekas, ka 2000. gados Mercedesiem piestāvēja, nu, tas Zilberfaila formulas un viss, un man liekas, ka tā sudraba krāsa forši piestāvēja. Tūlītās atvērsim nākamo, jo to, man liekas, pirmoreiz mūžā mēs esam izvēlējušies gandrīz identiskas mašīnas. Nevar būt. Ļoti tuvu. Tas nav noticis šo daudz epizodu. Nu, bet es esmu paņēmis nākamo paudzi. CL600 nākamā paudze, jau smukā paudze. Smukā. Smukā paudze, kas mums šis ir 7. gads. Un taviem bija 367. Zirgs, atceries, varēja tās trampkārtas spēlēt. Ja? Saliku, man viss ir lielāks šajā mašīnā. Arī nobraukums. tas gan 161,000 km. Bet 517 zirgi šim ir, jo šis ir ar turbo. Jā. Šim ir 2 turbīnas, man tā šķiet tā vajadzētu būt, jā. Un viņš pie tam ir kaut kādā vienkāršajā vizuāla pakā, nav nekādas AMG pakas, kas parasti, protams, izskatās krūti, bet uz šiem diskiem viņš izstāsta riktīgi elegants, tā kā tāds V12. Un man ir 3,5 zvaigznes tirgotāji, mēs tur arī uzvaram. Tur tu uzvar, bet zini kā, tu mūsu pieminētajos akuvākos ar šiem diskiem. Nu, viņam taču komfortabu piekara ir noteikti kaut ABC tur. Nu, Rīgas akuvāks tev pierādīs pretējo, bet aizmīja ļoti daudz vietu. Jā. Es arī redzēju, ka šīs paudzes var nopirkt, bet es bišķiņ nobijos, ka 15,000 šīs paudzes modelis, nezinu, vai tur labā stāvoklī var atrast, bet es pagūglēju, un tavas paudzes dzinēji ļoti neusticami esot. Es par to vispār nešaubos. Šis esot uzticamāks, tā vismaz raksta internets. Ko Emīls saka par CL meršiem? Ļoti debesšķīgas, man tāks abas automašīnas. Manā rallija stūra, manim kā reiz tajos vecajos labajos laikos bija tas vecais modelis. Vecais iepriekšējais, Viņam, ja gan es pareizi atceros, bija V8, bet tam laikam mašīna bija, vēl iespaidīgāk droši vien nekā šodien. Šodien viņa ir iespaidīgs, kā lai saka, vēstures eksemplārs, tad toreiz viņa bija vienkārši krūta mašīna. Man vairākiem pazīstamiem ir bijis šīs paudzes cēls, viņi ir starā. Man liekas, ka viņiem CL 500 un AMG varbūt bijuši, bet es domāju, ar šo, tas V12 tā klusiņām te uzceļ uz augšu, bet mēs zinām, ka no šī V12, plus mīnus no šī arī Pagani dzinēja ir taisīt. Līdz ar to, ja tu tur uztais kaut kādu izplūdu, viņš arī diezgan labi var dziedāt. Tā kā, jā, Tom, vai nu vienu vai otru CL cilvēki izvēlēties, kuru paši grib. Šis ir smuks, ja pat tāda nav tiešām viņa normāla stāvoklī. Motorga trība top, tad jau viss. Tas ir labi. Tur viss ir čiki-piki. Ticēt rakstītam, kā saka. Lietot labotam ticēt. jā, šis ir feins. Tā kā šādi 2 merši. Tev, Emīli, bija saskarsme pašam ar V12, jā? Man bija tāda epizode dzīvē, ka man bija iespēja iegādāties no viena ļoti cienījama cilvēka, kuram tāda automašīna bija. Viņš viņu bija pircis jaunu par kaut kādu astronomisku naudu, pār pat 200,000. Kas par mašīnu? 760 BMW. Un kaut kā sanāca, ka viņš beigās jau, kā jūs zinat, maksāja ne tik maz, bet ne īpaši vairāk. Lūk, un tad kaut kādā brīdī man tāda mašīna uz īsu brīdi lietošanā bija. Ikdienā es viņu nebraucu. Vairāk tā kā tiešām likās ķeksītim, ka tādu vienreiz dzīvē vajag V12 garāžā paturēt. Man ar viņu viss bija labi. Tur bija stāsts nākamam īpašniekam, kuram uzsprāga motors kaut kur ārzemēs uz Bāņu. Un tā kā, un vispār, cik es atceros, tas īpašnieks bija arī tā mašīna, viņai bija kāda 200 nogājis, bet kaut kur vidū viņai bija mainījis pa garantiju motors. Un toreiz es atceros, tas vīrs man stāstīja, ka pēc tam viņam, man teiks, bija 750 dīzels.
Un tam arī garantija mainīja motors. Un BMW, kas šitām lielām mašīnām, viņi neremontē vispār, nedomājot, ja tev tur nosacīti. Es to neesmu uz savā dzīvē pārbaudījis, nav bijis tāda iespēja, bet uzreiz vienkārši nomaina jaunu motoru. Un līdz ar to tas motors nosacīti bija svaigs. Kāpēc viņš uzsprāga? Tas ir traki garantijas laikā, ka tāda zinēja nobeidzās. Bet tas, man liekas, ja tev divreiz viņš nobeidz, pēc 100 un pēc 100 vēlreiz, tas nozīmē, ka tur ir kaut kāda problēma ar to dzinēju, nevis lietošanu. Tad es atceros kaut kādu diskusiju ar kaut kādiem mums zināmiem automehāniķiem. Viņi tur stāstīja, ka tas konkrētais motors ir problemātisks, bet tur savukārt man viena no failiem, kāpēc man likās, ka tāda mašīna vajag pamēģināt, bija kādreiz atkal jūs konkurējušais raidījums Top Gear, kur viņi toreiz pēc krīzes apstākļos saņēma no The Bankers vēstuli, ka krīze beigusies un vajag normāls mašīnas. Viņi tas salīdzināja tādu Mercedes, kā jums aiz muguras stāv, ar 700 kā reiz to sēst. Un tas mēs, viņš tika pie tā 760, un viss viņam tur bija labāk, un vēl for extra šnel. Viņam vēl pielika 2 turbīnes. Tā kā mašīna ļoti iespaidīga, bet kopumā es tagad pēc 11 gadiem tiešām uzskatu, ka ikdienas nav, man 2 litri dīzels objektīvi liekas forša lieta, kad tu skaties, tev patēriņš ir tur 5-6 litri. Priekš kam lietu, jo tam arī bija. Viņam, man teiks, bija kaut kāds ierobežs, jūs droši vien labāk zināt, BMW ir kaut ko, viņš nerādīja vairāk kā kaut kas. Tu brauc vienalga, kā viņš rāda, tur nezinu, 24. Patiesībā viņš ir 40. Viņš tagad depresijā iedzīt vienkārši. Kaut kā tā. Bet vērtības kritums, Artur, tas ir nereāls. Iedomājies, ja šito te var pat tagad pa 14 dabūt. Viņai ir tik 20 gadu nepilni. Jā, un viņi maksāja noteikti 100. Tas ir vienkārši labākais veids, kā zaudēt naudu. Pat to laiku, es domāju, viņi maksāja 150. Šobrīd es atceros, ka kaut kāds CL un SAMG maksā 200 plus, ceļš tie ir vai 12. Bet tad ir iespēja justies kā miljonāram pēc 20 gadiem braucot šādu. Vienīgais, kas man tā liekas, gan būtu pareizi un mums nosacīt tajā virzienā, esam aizgājuši arī Top Gearā bija sižets, kur, kāpēc, man tā liekas, tāpēc Anglijā tūneri jaunieši brauc ar tām korsām 1-litrīgām, tāpēc, ka viņiem tur bija eksperiments, viņi pirka, viņi tēloja 18-gadīgu džeku, un ja tu nepirki, ja tev mašīna, tu varēji nopirkt nosacīt pat 1000 mašīnu ar lielu motoru, un tev pirmā mašīna, viņiem apdrošināšana bija 7000. Un līdz ar to šitas manā skatījumā nosacīti pareizi, es kādreiz pamanījos arī CSDD diezgan ilgi pastrādāt, un mans kolēģis Lukstiņš mīlēja tādu tipu mašīnu sauc par braukcošiem zārkiem, jo tad tieši bija tur kaut kāda nelaimes gadījuma, kur jauni džeki ar kaut kādu tur 700 whatever kādu iebrauc. Skaidrs, ka ja tu par 2000 var nopirkt 300 zirgspēku mašīnu pussabrukuši, tad riski ir. Tā vienmēr būs. Bet es domāju, ka ar šo var forši izdzīvot sapņus. Tie, kas gribēja pirms 20 gadiem šādi braukt, reku nokritīs līdz 15, tā kā visas iespējas. Negluži V12, bet es teiktu, tikpat tuvu tam, tikpat iespaidīgs ir mūsu BRC nedēļas auto, un tas ir Bentley Arnage. Es teiktu, ka tas ir pēdējais īstais Bentleys, un man visi piekritīs, ka tas ir pēdējais īstais Bentleys, jo pēc tam sākās Volkswagen grupa, un tie Bentley kļuva labāki, protams. Bet, ar īsto tu domāji tiešām īsts Bentleys. Tā kā Britu Bentleys pēdējais šis ir, viņu ražoja līdz 2010. gadam, un vispār 2004. jau bija kaut kāds Volkswagen facelifts viņam, kur viņš vairs neizskatījās šādi, kā tagad, kā klasiskais Bentleys Arnage. Viņš man vienmēr licies, tā kā es viņu bildēs kaut kur redzu, man liekas, viņš tāds tā kā Jaguar XJ, tāds dinamisks, tāds vizuāli. Patiesībā viņš 5,4 metrus garš ir, ko tu, tā es baigi nejūti bildēs, bet ieraugot dzīvē, viņš ir masīvs automobīls. Tikko kā tu mēģinās noparkoties, tā tu uzreiz domāji, to saitīs, jā? Viņam ir parking sensori, es iepriekš te viņu zinu klāt, un man bija bišķi baila. Jā, ir. Bet... Jā, 5,4 metrus garš, sver viņš 2,6 tonnas. Tur ir kārtīgs metāls. Es mūsdienās šitāds auto ar kaut kādiem hibrīdiem svērtu 2,6 tonnas. Bet,
Tur viss ir pamatīgs, tur kārtīgi koka apdare un gaišais salons. Aristokrātisks. Divkrāsu ārpus arī redzam, jā, tur ir radiatoru es domāju, viens var kāds 50 kg vizuāli šeit, kā mēs skatāmies. Un runājot par dzinējiem, kas interesanti, pirmajiem ar nāžiem, nāca no BMW M62, 4 vai 8 atvesināts dzinējs. Bet tomēr pēc pāris gadiem viņi saprata, ka ir jāliek vecais labais 6,75 litru, ko viņi visu mūžu ir likuši, vai 6 un 3/4, tā viņu sauc, ar turbīnām. Un, es paskatījos tehniskos datus, 405 zirgspēku, liekas, jā, viss forši, viss pareizi. 835 ņūtoni, tas tā kā dīzeļa dzinējs, principā, viņš tā ceļ tev no apakšām ar tādiem ņūtoniem. Un ap 6 sekundēm līdz 100. Tagad dīzeļa cienītāji arī Bentleys ar nāšu iespējams jums patiks braukšanas ziņā. Jā, varbūt nepatiks patēriņš, bet Droši vien tuvojas 100. Jā, varētu būt. Un saražot ap 9000 eksemplāriem. Paldies Auto asociācijai, ka vēl aizvien mums ir piekļuve Auto asociācijas datiem. Un es atradu, ka Latvijā ir viens jauns pārdots. Ar nāšu. Tas nozīmē, ka kaut kur traknējos gados kāds paspēja nopirkt. Bet tu arī zini, vai viņš ir palicis, vai viņš vienkārši ir nopirkts. To es nezinu, man nav. Tur ir CSDD kods. Vienam banķierim kādreiz slavenam bija tāds. Es pieņemu, ka varbūt viņš arī ir saglabājis. Potenciāli. Bet, kas interesanti, ka 15 lietoti gadu gaitā ir ievesti ar nāži. Tā kā, acīm redzot, kaut kur viņi ir. Un man šis auto vienmēr ar tādu domu paticis, ka tā, kad būs pensijas gadi, tad es gribētu pārvākties kaut kur kādu lauku ciematiņu, lauku pilsētiņu un ar šitādu braukt. Tā kā būt tas vecais onkulis, kas brauc Skotijā kaut kur. Es Latvijā kaut kur varētu to darīt, bet jā, tas vecais onkulis, kas ar Bentley brauc vai Rolls Royce. Jā. Maksā viņš, es pat nepaskatījos īstenībā kaut kādi ap 40, man tā šķiet. Jā, tieši precīzi. Katrā ziņā krietni mazāk nekā viņš kādreiz ir maksājis. Nekā viņš kādreiz, jā, 39,900 nobraukums ar maz 52,000. Jā, 52,000 km. Bet no šitādām mašīnām bieži vien arī daudz nebrauc. Un, redzam, chromāta diski un tā. Tojo riepas. Tā, kad tu ienāci, Emīli, ieraudzīji, ko tu padomāji par šo auto? Nē, mašīna, protams, ļoti skaista. Es nekad līdz galam neesmu sapratis, kas ir tie cilvēki, kas viņas pērk šādā jau formātā. Tāpēc, ka vēsturiski bija tāda dzirdēta paruna, ka Ferrari tu nepērc un nepārdod, tu vienkārši pērc klāt vēl vienu. Līdz ar to tie ļoti daudz tie veco Ferrari īpašnieki ir pirmās, viņi vienkārši ir. Man tā šai mašīnai ir piestāv, ja tu viņu vienreiz nopērc, nosacīt, nepārdod un braukt svētdienās. Un mašīna skaista, protams, bet es tiešām nestādos. Nevar pat iedomāties, kurš varētu būt pircējs. Izņemot es pēcīgi skatos. Es domāju, ka tie, kas saprot, varbūt, ka viņi nekad nenopirks kaut kādu jaunu tipu. Vai viņiem vienkārši ir patikuši šādas mašīnas vienmēr. Tagad vismaz ir sasniedzama cenu, nosacīt. Un tu vari piepildīt kaut kādu savu sapni. Es domāju, ka tas ir tīri sapņu, varbūt piepildīšanai un vairāk, es domāju, redzēt kungus gados ar šo auto pie stūras nekā jaunieši. Pie stūras vai aizmugurē? Pērkot par 40, es domāju, ka tev nav algots šoferis. Bet es domāju, ka viņam varētu būt pamatīgi, jo man ir īsts stāsts, bija pārdošanā izsolē kādreiz Bensona vecais 456 Ferrari. Jā. Kaut kā 20 ar kapēkam tūkstoši. Es uz viņu paskatījos. Kādreiz mēs tās mašīnas apkalpojām. Mums bija servis vadītājs Džeks, kuram es pazvanīju, paprasīju, ko viņš par to mašīnu domā no veciem laikiem. Un tā mašīna tajā izsolē, tas nebija tik sen, kāds 10 gadus atpakaļ, viņi tirgojās ar izsistu logu. Un mēs tur vienkārši, viņam pirmkārt salons viss tur čupā līdz ar to, bet tur tikai viena detaļa, jo viņš jau bija iegājis kaut kādā historika tur arī tajā detaļu sarakstā Ferrari. Tikai sauna loks maksāja 5000 eiro. Un es domāju, ka visu tur atjaunot, un tas, tev vieglāk ir ieiet, topīt pašu labāko 456, nekā nopirkt pat 20 un cerēt kaut ko no viņa tur dabūt. Un tur tas kaut kāds čalis viņu nopirka. Es zinu, čalis, kas nopirka. Viņš ir atjaunoja un laimīgs brauc ar viņu. Bet viņš, es domāju, tur ieguldīja, var paprasīt. Un tā.
Līdz ar to šādu mašīnu skaidrs, ka ikdienā nav lietojama, jo es domāju, ka tās detaļas vienkārši maksā, maigi sakot, kosmosu. Jā, un es domāju, pat arī tādas dilstošās detaļas, kā kaut kādi kluči un diski, jo tad, kad skaidrs, ka kontinentāli, teiksim, Volkswagen's uzprojektē, tos klučus noteikti var tur pilsīt no Touarega vai ja tur tā viņš nonāk līdz tādām cenu līmenim, tas automobils. Nevēl te teiciens, nekas nav dārgāks par lētu Mercedes, un te ir līdzīgi. Uz Bentley to pašu varētu bet iekāpjot iekšā, tu jūti, ka tur nav vispār Volkswagen grupas pieskāriens. Tur ir tāds, kaut kāda aristokrātisms. Tur ir visādi interesanti risinājumi, un es nebrīnos, kad varbūt kaut kādā brīdī, kad paskrēja garām vācu konkurenti ar kaut kādiem bišķi mūsdienīgākiem risinājumiem. Es pieņemu, ka aizmugurē droši vien sēžot, un kad tev šoferē, tev par to visu ir vienalga, un tev varētu būt diezgan cēla sajūta. Tā kā piepildām sapņus atkal, Bentley's ar nāžu. 39,900 2002. gada. Braucam Dakārā, būvējam Rīgas apveceļu un pērkam Bentley. Jā, burvīgi. Un pašā noslēgumā mums Aleži ir pasākuma ceļvedis. Jāatzīmē, ka šajā nedēļas nogalē no autosporta nekas baigi Latvijā nav. Igaunijā būs Latvijas rallija čempionāta posms, Lietuvā rallycross posms un šosejas posms. Nākamajā nedēļā mums ir autokurs Jēkabpilī, tas tā mēs te saliekam pa punktiņiem cilvēku, lai kaut kur aizbrauc. Bet nākamnedēļ, ko es atradu, Haapsalū, Igaunijā, notiek ASV autofestivāls. Viņiem jau cieņāti amerikāņu auto. Jā, un agrāk viņš bija pavisam milzīgs, pirms pienāca mums, ka bija jādistancējās, un uz kaut kādiem pāris gadiem viņš bija baigi izaudzis, pat tur kārtīgi rock festivāli. Tad viņš bija bišķi pazudis, un tagad viņš atkal jau lēnām aug atpakaļ līdz 3 dienu festivālam, no 10. līdz 12. jūlijam. Saucās American Beauty Summer Meet, visu internetā var forši atrast. Piektdien, sestdien Haapsalū pilī auto izstādi un koncerti, un arī kempings turpat, un kārtīgs tusiņš. Tā ir forša vieta vispār. Kārtīgs. Es neesmu bijis nekad, man laikam gribētos kādreiz aizšaut uz turieni. Un sestdien tad vēl bišķiņ sportiskākas aktivitātes, kā viņš saucās Kilcī, lidlaukā svētdienā ir drag race un monster truck shows. Un es domāju, ka varētu būt baigi foršais izbrauciens. Tur noteikti ir gan visādi masulkāri, gan vecās laivas, Cadillac, DeVille un viss. Un man liekas, ka tur bija kaut kāds gads, līdz kuram tur var tās mašīnas braukt iekšā tajā pilī un tā. Par visu nedēļas nogali 87 eiro biļeti. Liekas dārgi, bet tur es skatījos, ka tur katru, gan piekdienu vakarā, gan sestdienu vakarā ir tiešām vairāk koncertu. Ja tās raugās uz festivālu, tad nav vairs tik traki. Bet ir arī vienas dienas biļetes, tur 23 vai 40 eiro atkarībā no dienas. Tā kā es domāju, ka kolosāls pasākums, kur aizbraukt ar draudzeni, ģimeni, pavadīt forši laiku ar čomiem, draugiem, kam patīk amerikāņu mašīnas. Tu esi bijis kaut kur šādos pasākumos, Emīl? Vai? Nē, godīgi sakot, nav. Amerikāņi. Es esmu bijis Eisens motoršovā, bet tas neskaitās. Nē, tur arī noteikti amerikāņi bija, bet amerikāņu mašīnas nav tev uzzinājuši, tev moči varbūt vairāk. Man ir Harley Davidsons, bet mums kādreizīt rallija reida laikos bija tehniskā mašīna H2 Hammers. Ok, lielisks automobils. Jā, un toreiz vēl kaut kā arī maksimālismā, tur mēs viņu mobīlē kādreiz pirkām. Un pats, cik viņš maksāja tikpat, nopirkām ar uzliktu kompresoru. Viņam tā bija tur 300 ar kapekām zirgi, tam bija pār 500. Wow. Un tur bija patēriņa jautājums, tas ir mans dzīve. Autosportā, protams, droši vien patēriņa neviens neskaita un varbūt viņš arī rallijā tur kaut kādiem modeļiem pāršaut pāri pa litru pa kilometru. Bet tā ir vienīgā ielas mašīna, kur es redzēju vairāk kā litru uz kilometru. Mēs aizbraucām vienreiz uz kaut kādu nosacītu mazo 4x4 to offroad tusiņu, viņam 120 litru bāka un iedegās lampa pēc 80 nobrauktiem kilometriem. Offroad režīmā. Okay. Burvīgs stāsts. Hammer kā 2 servisa autiņš. Super. Es domāju, ka uz tik pozitīvas notas mēs arī varam noslēgt šo mūsu apaļo 30. jubileju. Paldies, Emīl, ka atnāci. Bija tiešām interesanti stāstī. Tom, paldies tev. Paldies, skatītāji. Un mēs tiekamies, protams, ar jums pēc nedēļas. Atā. Atā.